šajā video es gribu pastāstīt par paniskajām laikmēm, kas tas ir, kas to ierosina, kāpēc tas izpaužās, ko ar to darīt un pats galvenais, kā izmantojot šo stāvokli, kas cilvēkiem, kādam viņš ir, kā viņu var izmantot, lai iztaisītu tādu kvantu lēcienu savā attīstībā. Tie, kas nav redzējuši manus pirmos video no sērijas, kuras tagad sāku taisīt, par principiem dažādiem, kā apziņa strādā, nostieties tos video, būs linki apakšā, jums ir svarīgi izprast, tur es būtiskāk izstāstu, kas mēs esam īstenībā. Un tad, lūk, kas ir paniskās laikmes? Lūk, es tajos video detalizētāk skaidroju, lūk, mēs esam šī apziņa, tā saucamā atstiņa, kur ir šeit, iekšpusē. Mums ir iekšpusē arī iekšējais ekrāns, uz kura ir domas, sajūtas, emocijas, zemapziņas pasaule, viss iekšējā pasaule, tā kā iekšējais prāts. Šis ir mūsu uzmanība apziņa. Viņa apspīd šo ekrānu. Un viņa arī apspīd šo ārējo pasauli, kur arī mūsu fiziskais ķermenis. Teiksim, mēs savu fizisko ķermeni redzam kā ārējā pasaule. Un mums ir kaut iekšējā netaustāmā pasaule. Šis ir tas iekšējais ekrāns, tas ir ārējais ekrāns. Ārējā pasaule, attiecīgi, ir visi cilvēki, notikumi, priekšmeti, viss. Un kā tad notiek šīs paniskās laikmes? Skatieties, ārējā pasaulē kaut kāda situācija, sižets, notikums, smarža, informācija, tēls, da jebkas, cilvēks. Uz viņu krītot mūsu uzmanībai, šī uzmanība tas ir vispār tas, ko mēs fiksējam, parasti mēs esam ārējā pasaules notikumos vai iekšējās domās, vai vienlaicīgi tur un tur. Lūk, tiek nofiksēts uzmanība krīt uz šeieni. Nofiksēts cilvēks. Tas automātiski ietrigero mūsu šajā iekšējā ekrānā kaut kādu stāvokli domu. Un šī doma stāvoklis rada atpakaļ mūsu, teiksim, fiziskajā ķermenī, kas ir šeit, bet viņš ir tur. Konkrētas fizioloģiskās reakcijas. Sanāk triggers. Tas impulss vienmēr ir no ārējās pasaules. Sākotnēji ir kaut kas ārējā pasaulē. Tā ierosina domas sajūtas, tās domas sajūtas, ieslēdzās šis mehānisms, mēs jūtam šīs paniku kaut kādu, no kaut kādās situācijās konkrētās. Mūsos iekšā ir daudz dažādas daļas, kas izpaužās ar dažādām domām, dažādām sajūtām, dažādiem uzskatiem, redzējumiem, tā kā mūsu es daļas, tā saucamās, jeb vēl viņus varētu nosaukt par neiropatoloģisko tīklu, Un lūk, tad, kad notiek šāda laikme, tā daļa, kas mūsos ir iekšā kaut kāda konkrēta, viņa ir dabūjusi tik lielu jaudu un spēku, ietekmes ziņā uz mums, ka viņa pilnīgi var ieslēgt fizioloģiskos procesus. Visas šīs daļas domā, ka viņas dara mums kaut ko labu. Tas ir tāds dabiskais mehānisms, tas viss tā radīts, ka viņas strādā tā kā mūsu labā, no kaut kā mēģina pasargāt. Pamatbūtība vienmēr tur ir saistībā ar izdzīvošanu, ar nāvi, un visas tās daļas, kas mūsos iekšā dzīvojās, viņas rūpējās par to, lai mēs izdzīvotu. Ja viņas nebūtu, principā mēs visdrīzākais nebūtu no paudzes paudzē piedzimuši. Lūk, un kaut kādi ārējie procesi, ārējā pasaulē palaiž aktivizē šo daļu, ka viņi iznirst. Un ar savu spēku jaudu veicina ietekmi uz fizioloģisko ķermeni. Notikumi, kuri viņai ir iedevuši šai daļai kaut kādu jaudu šo spēku, tas tā kā uzkrājošais instrumentāji, uzkrājošais efekts ir kaut kas bērnībā varētu būt, kaut kas senčos varētu būt, un tas viss tā kā kopā krājās dzīves laikā, līdz tā daļa kļūst tik spēcīga, ka, teiksim, cilvēkam tās paniskās laikmes ieslēdzas pie kaut kāda vecuma, tas nozīmē, ka bija uzkrājošais efekts, tas tā kā glāze ūdens, kuru pilda, tad, kad viņa ir pilna, tad viņa iegūst šo pilno jaudu, jeb, teiksim, elektrostācijā, teiksim, aizsprosts un vajag sapildīties konkrētam daudzumam ūdenim, lai viņu palaistu un lai tur elektrība, lai sāktu turbīnas skriest. Šeit ir arī kaut kas līdzīgs, kad tā daļa ir savākusi šo jaudu spēku, ar kaut kādiem dažādiem notikumiem, kāda konkrēta notikuma laika brīdī. Viņai ir šī jauda, šī spēks, ka viņa pie kaut kādiem situācijām atkal iznirst un aktivizējās. Visas tās daļas, viņas nav saistītas ar mūsu esošajām situācijām, viņas ir saistītas ar pagātni. Pagātnes notikumiem, ar pagātnes kaut kādiem
šiem stāvokļiem, situācijām pagātnē. Bet pati šī daļa, šīs var teikt, programmas, viņas priekš viņām nav laika izteiksmes. Priekš viņām jebkurš notikums, kurš mūsu dzīves laikā notiek, viņš ir tā it kā tas, lūk, šeit un tagad. Ja? Viņām nav asociācija, viņas tā kā katra pati par sevi, katra atsevišķi, katra pilda kaut kādu uzdevumu svarīgu. Un lūk, šitai daļai viņai ir kaut kāds ļoti svarīgs uzdevums, ka viņai mums ir jāglāb, tagad hops, triggers mehānisms aktivizē viņu, dod viņai vaļu, dod viņai spēku, viņa aktivizējās, un cilvēks jūtās kaut kādiem konkrētiem apstākļiem, lūk šo paniku, iekšējo stresu. Parasti loģiski, ka ir ar stresu saistīts, stress ir spēks, ārējā ietekme, kaut kāds spēks, kas spiež ietekmē, un pie kaut kādiem konkrētiem apjoma, kad viņš ir uzkrājies, jā, tad šī daļa, var teikt, tā kā šis aktivizējās, jā, lai sargātu mūsu fizisko ķermeni, vispār mūsu kā tādus, jā, jo liekas, ka, teiksim, nomirs vai kaut kas notiks. Vēl šeit var būt arī fizioloģiskais process, kad, teiksim, cilvēks ikdienā jūt uzkrājošo stresu. Viņam mainās hormonālie šie līmeņi, ja, un pie kaut kādās noteiktas pakāpes nostrādā šāds mehānisms, lai cilvēkus vispār attopās, ierauga, ja, ka viņš vienkārši uz pašiznīcināšanos fiziskais ķermenis tādā veidā brīdina. Tā arī var būt. Bet lielākajā daļā, teiksim, cilvēku ir tas saistīts tieši ar šīm patoloģiskajām daļām. Ja šis ir otrais princips, kad ir šis uzkrājošais stress, ja, tad parasti, kad kaut kur cilvēks aiziet pie kāda speciālista, kā viņam skaidro, samaziniet stresu, aizbrauciet atpūsties, pamainiet vidi, masāžiņas, jogas, pameditējiet, ja, nomierinošas tējiņas padzeriet. Tas viss domāts uz to, lai lūk šo fizioloģisko cilvēku šo ķermeni savestu, tad kā miera stāvokli atgriezt atpakaļ pie normāliem stāvokļiem, lai viņam normalizēto šis hormonālais līmenis un lai viņam vairs nebūtu šāds reakcija fizioloģiskā uz stresu. Kā analoģiju var salīdzināt, pieņemsim, ka ja brūce vai ja zobi jūtīgi, ja, tad attiecīgi jāļauj šai brūcei sadzīt, ja, lai varētu tur atkal skarties, vai, teiksim, jāļauj šiem zobiem arī šiem nerviem nomierināties, ja, lai varētu dzert tur karstu augšu, lai tu nejustu šādas sāpes, šādu reakciju. Tā var būt, jā. Bet kā parasti ir tieši pie vainas šitiem visiem stāvokļiem ir tieši šī patoloģiskā neironu tīkla, ja mūsu es daļa, ja programma, kura tādā veidā aktivizējās, izlien ārā kaut kādos konkrētajos situācijās, notikumos. Lūk, tā. Kā mēs varam vispār izmantot? Kā mēs varam izmantot savu par labu šo pasākumu? Skatieties, kāpēc tas ir tāds, es viņu saucu par tādu diezgan unikālu, unikālu, jā, iespēju cilvēkam atmosties un ieraudzīt, kas viņš ir patiesībā, ja? Identificēt, ka viņš ir šis apziņa, uzmanība. Jo tad, kad aktivizējās šī lēkme, dēļ kaut kādiem ārējiem notikumiem, apstākļiem, ja? Aktivizējās iekšā šīs domformas, ja? Šī daļa aktivizējās, viņai ir savas sajūtas, savas domas, savi uzskati, un tas visu laiku tiek griezts. Ja? Cilvēka uzmanība visu laiku ir tur, plus uz savu ķermeni, jo viņu kalbesī. Plus aktivizējās vēl jaunas domas, ko par mani padomās, es tagad nomēršu vēl un viss šitais. Sanāk, šī daļa nosper visu resursu, enerģiju, uzmanības uz sevi. Un cilvēks domā, ka viņš ir šīs, viņš domā, ka viņš ir ķermenis, viņš domā, ka viņš līdz nomirs, viņš baidās, ja, un šis bailes viņu paralizē, viņš nespēja neko izdarīt. Bet atslēdziņa ir tajā, ka mēs jau neesam šis ne ekrāns, ne domas, ne tas, kas tur notiek. Tādā veidā, ka no vienas puses mēs esam, jo tā ir visa matērija, kuru mēs novērojam, bet kā pamatā, ja, šis uzmanība, lūk šis, ja, uzmanība un apziņa esam mēs, kas ir kaut kas iekšā. Tas, kas var ar savu staru apstarot, ieraudzīt, ka mūsu ķermenis kaut kādā dīvainā veidā rīkojās, ja, tur, teiksim, uzvedās. Kaut kas mums domas griežās kaut kādas, kuras mēs nespējam kontrolēt, viņas pašas rodās, ja. Kādā veidā mēs varam identificēt, ka mēs neesam tas, ieraudzīt, apzināties, lūk, šo apziņu, ieraudzīt, apzināties, lūk, šo principu, kuru es jums te rādu. Un ja cilvēks to patiešām apzinās un ierauga, un caur šo procesu viņš to var ieraudzīt, tad process ir ļoti spilgts. Tas tā kā tāda spilgta garša
vai spilgta krāsa, spilgta emocija. Jā, tas ļauj pievērst tam uzmanību un ieslēgt šo apziņu, ka tu patiesībā esi tas, kas spēj to redzēt, spēj to novērot, spēj to fiksēt. Kas tad ir tas, kas to spēj fiksēt un novērot? Jā? Un uzdodot tādus jautājumus, var nonākt pie tā, ka tu esi tas, kurš to spēj novērot. Un ja jau tu spēj novērot, tad jau tie procesi neesi tu. Tas tikai kadrs kaut kāds, kas notiek ar ķermeni, kuru tu pirms tam asociēji, ka tas ķermenis ir esi tu. Kaut gan ķermenis ir arī tikai elements, kuru tu vari apzināties, kuru tu apzināties, kuru tu redzi. Viņš ir tavā tajā apziņas laukā. Un tu patiesībā esi šī apziņa, kura to visu apspīd. Tādā veidā var notvert, ka ir šīs daļas, ir šīs sajūtas, ir šis ķermenis, ka tas ir tā kā kaut kas, kas ārpus tevis, jo tu patiesībā esi šī uzmanība. Jā, viņa ir iekšā ķermenī, tas ir tikai dēļ tā, ka mēs nezinām, kā tad ir savādāk, ka tu vari to visu uztvert. Nav šīs pieredzes, caur šādu tā kā panisko lēkmi cilvēks var šo pieredzi gūt, apzināties. Un tas ir tas instrumentārijs, jā, tas tāds, ar ko var veikt šo atmošanos, un tad cilvēks patiešām to veids, tad viņam atverās jaunas pasaules vispār un dzīves piedzīvošanas lauks, kā viņš uz visu skatās, kā viņš redz, un attiecīgi, iedomājieties, kad tu apzinies, ka tu esi šeit, kā tas parasti notiek, ja? Šitā es baidījis ar visādām domām, tu tulīt mirsi, ak Dievs, viss ir beidzies, kas ar mani notiek, mani draugi, mani vēl nepaspēja padzīvot, visādi šādas domas tiek grieztas, ja? Saprotot šo mehānismu, ka tās domas neesi tu viņus apspīdini, tātad tu esi apziņa, uzmanība, kas viņus var redzēt, vērot. Tu vari vienkārši tad, skatāmies filmas kadru, tagad tāds filmas kadrs, piedzīvojam, skatāmies, kas tad būs, ja? Un tas tā patoloģiskā šitais, kas ir šeit, ja? Viņš grib uz sevīm visu uzmanību, viņš uzskata, ka viņš ir varens un spēcīgs, ka viņš ir galvenais tajā brīdī. Un viņš tev liek saprast, ka tu esi viņš, kad gan tu neesi tā daļa. Ja? Tas tikai kaut kas, tā kā personāžu filmā. Un kad viņam šo jaudu, savu uzmanību vairs nedod, viņš turpinās visādi baidīt, tur ietekmēt, kad tu vienkārši vari pateikt, kāda starpība, nomiršu. Ja? Tas tava apziņa, kaut kāda tevis daļa cita, tu viņu sāc paraudīt un tai daļai teikt tā, nomiršu, ko tu var izdarīt, apstādinās sirdi, tur, labi, palikšu tur nereālis, ja tu sāc ļauties tai sajūtai, vienkārši ļaut viņai būt, teikt, man vienalga, lai ir, kas būs, tas būs, pilnīgi vienalga. Tajā brīdī, kad šādi notiek cilvēkam, viņš var paņemt šo spēku atpakaļ, un tad arī var notvert šo domu procesu, kā domāšanas instrumentāri strādā, kā ir kaut kādas daļas, kuras pārvalda šīs domas, kuras viņas suģestē, rada. Ja, un tajā brīdī tu vari atdalīties no šī procesa un apzināties, ka tu esi šī apziņa, ja, kas visu šo apspīdēt. Un ja tas notiek, ja tu to patiešām apzinies, to kļūst brīvs no šī visa. Un arī no paniskajām lēkmēm viņas ar laiku pazudīs, jo vairs nebūs, tu viņām nedod degvielu šajām daļām, ja? Pazudīs viņu spēks un jauda. Daudzās situācijās vienkārši vairs nebūs jēgas viņam izpausties, jo vairs nebūs vajadzības. Tev vienkārši nebūs šo emociju un sajūtu iekšējo. Viņam nepievērs vairs tik ļoti daudz uzmanības, nesaist, ka tas ir kaut kas svarīgs. Viņas vienkārši zaudē šo spēku jaudu, ietekmes jaudu. Un vai aiziet guļošā režīmā, vai arī citas pat pazūd. Ja? Tādas mazākās izzūd, lielākās, spēcīgākās pazūd, vienkārši viņas vairs nav tik aktīvas. Lūk tā. Tas ir tas pasākums, ko var darīt. Parasti, kad aiziet pie kāda speciālista, ja teiksim, viņš neizprot šos visus principus, darbs notiek, kā jau es teicu, vajag nomierināties caur apstākļiem. Tiek teikts, kādus apstākļus vajag radīt, lai netrigerotu šo stāvokli, šo sajūtu. Starp citu, katrs cilvēks arī var sev piefiksēt, kad kaut kas tāds notiek, kas tad ir šie trigger mehānismi, kas aktivizē šīs paniskās lēkmes. Ja? Var identificēt vietu, cilvēku, notikumu, kaut kāds priekšmet vai vēl kaut kas uzkrājoši, teiksim, ilgākā posmā, kaut kādas darbības, kas rada to visu. Un attiecīgi loģiski, ka radot citu vidi, kas ir
cita mierīga, ja, apstākļus, kuri neprovocē šo iekšējo daļu, lai viņi aktivizētos, ja, tad cilvēks nejūt šis paniskās laikus. Bet tas viss ir skriešana prom no sevis. Jo tāda daļa, viņa iekšā tā vai tā paliek, viņa iekšā sēž, un lai pilnībā no viņas atbrīvotos, ir jāveic dziļi transformējošie procesi. Es to visu daru, ja, individuāli ar cilvēkiem, dvēseles terapijā, ja kādam interesanti, manā weblapiņā pastīties, kas tas ir tas par pasākumu. Lūk tā. Un kamēr viņi netiek, teiksim, dziļumos transformēti, dabūti prom, tikmēr tāpat pastāv varbūtība iespēja, ka šī daļa var aktivizēties kaut kādos dzīves apstākļos situācijās. Varbūt guļošā režīmā ilgi. Var negaidītākajā situācijā atkal izlīst, ja? Tāpēc, teiksim, es neatbalstu tādus instrumentārijus metodus, kur cilvēks vienkārši rada sev apstākļus un ar to viņam liekas, ka viņš ir ticis vaļā no problēmām, ja, kas viņos iekšā sēž. Tā vietā, lai fiksētu, kas viņai ir, maksimāli detalizēt, maksimāli daudz, maksimāli izmantot tos visus apstākļus, lai varētu apspīdēt visas tās problemātiskās vietas, kas viņos ir, un pēc tam jau konkrēti jau iet un ar to visu transformējot, ja, lai tas tiek transformēts, ja, un viņi vairs nav. Un pēc tam vienkārši arī neizpaudīsies vairs tas pasākums cilvēkam. Lūk tā. Lūk tā. Lūk tā. Ko es varētu pastāstīt? Palielam tā kā visu pašu galveno, pašu būtisku, es esmu izstāstījis. Ja kādi jautājumi varat uzdot, tad centīšos atbildēt, ja būs laiks, uzmanība, ja man uz to kritīs. Kaut kā tā. Tāpēc tiem, kuriem kaut kāda šāda stāvokļa ir, noskatieties šo video vēlreiz, mēģiniet izprast, apzināties, ja, un tad tajā situācijā, kad kaut kas tāds būs, pacentieties savādāk uz viņu skatīties, tā kā radīt ļaušanos savu šo, ka jūs, lai notiek kas notikdams, ja, es vairs nebaidos. Grūti tas, protams, būs, tāpēc, ka tā daļas, viņas ir tik spēcīgas, ka viņas pilnīgi paralizē, pārņem visu uzmanību uz sevi, ja, tas ir tas, kā viņas strādā. Cilvēkam pašam pēc tam grūti atdalīties no tā procesa. Bet ja jūs turēsiet apziņā šo, iespējams kādā no šādām situācijām jums izdosies. Un tas patiesībā jums var aizvietot 10 gadu kaut kādu prakšu. Citi cilvēki, teiksim, iet uz šo stāvokli, lai viņi apzinātos, jā, to atmošanās stāvokli visu savu dzīvi un neaiziet līdz viņam. Jā, šeit, teiksim, cilvēkiem, kam ir kaut kas tam līdzīgs, viņi var to dabūt sev. Lūk tā. Kaut kā tā. Sargiet sevi, attīstieties, lai jums viss ir labi, lai jums bija savāds un tiekamies nākamais video. Čau, čau!